Vienmēr pienāk pirmā. Ziņošu. Kur tev ir publisks vai kaut kāds tāds? Daugavpils mūzikas bārā artilērijas pagrabi. Es tur biju jūnijā. No? Tur ir tāda vietējā izklaides vieta, nu tā kā, jā, viena no top vietām. Sabiedriskais klubs. Jā. Kā to sauc? Daugavpilī mūs dzird 104,0. Labrīt, Daugavpils. Kāds no mūsu klausītājiem raksta, neviens neraksta, kur ir tāda jaunā dziesma, kas ir dīvaini, bet tūlīt būs. Jūs taču labi ziniet, ka es neesmu tas, kurš glabā dziesmas, vai ne, kabatā ilgu laiku. Tūlīt tiešām pēc ziņām spēlēsim. Šoreiz pilnīgi nopietni. Kāds klausītājs raksta, jau otro dienu Rīgā satiksme ir patīkama. Izrādās skolā ir brīvlaiks. Tā ir, jā. Jau otro dienu šī raidījuma aktivitāte, klausītāja aktivitāte gan nav pārāk patīkama. Jā, bet iedomājies, vakar arī kaut kas tvītojās par to, ka velojoslas, automašīnu pieaugušais daudzums, vasaras sezona beigas. Izrādās, ka nekas no tā nav bijis pie vainas sastrēguma. Absolūti. Vienīgi. Ne, un nopietni, piemēram, braucot uz, labi, nu mēs braucam ekstrēmā laikā, bet braucot uz darbu jums nav sajūta tāda, kā būtu kaut valsts svētki vai absolūti brīvdienas. Man vismaz tāda satiksme principā nav pirms 7 gadiem.